Čau visiem! Gribu ierakstīt Robertam atsauksmi. Vakar mums bija kolosāla sesija, kurā atnāca fantastisks atziņas un ieraudzīju modeli patērnu, kas strādā manā dzīvē un nepārtraukti piepildās šie notikumi viens otru sevi tā vērti, lai tas viss strādātu un īstenotos. Tad iegājām sesijā ar aizvainojumu, aizgājām pa notikumiem uz bērnību, kur parādās mana vecākā māsa un mūsu attiecības, kad ik pa brīdim sastrīdamies. Un aiziem līdz brīdim, kad atkal ir noticis šis te notikums, kad esam sastrīdējušās, un es redzu, ka tas ir parasts strīds, ir kā jau parasti bērniem, māsām, brāļiem, visiem ģimenēm, visiem tā notiek. Un Roberts ļoti smuki man veda riņķī tur apkārt, kas tur īsti nav riktīgi, līdz es ieraudzīju, ka mēs ar māsu sastrīdamies, mēs mēģinām savas attiecības tagad sakārtot, notiek cīņa par mammas mīlestību, par tēva mīlestību, par kā jau bērnam izdzīvošanu, un mamma aizliedz mums strīdēties, aizliedz mums kārtot mūsu attiecības, jo viņai savukārt no malas izskatās tas nevietā, tas nav smuki, tā māsām nevajag darīt, un ģimenēm bērniem jāsadzīvo smuki, vai ne? Jāmāk sadzīvot. Tātad, ieejot mammas apziņā, ieraudzīju viņas to milzīgo sāpi, ka viņa ir viena, viņai nav māsas, un viņa cik ļoti gribētu, lai viņai dzīvē būtu māsa, kam uzticēties, ar ko dalīties šajos visos tajos sīkumos un pārdzīvojumos, un vispār kā jau dzīvē ir. Un viņai ir brālis, un viņš ir stipri jaunāks, un tas ir pavisam savādāk, un cik viņa ļoti, ļoti grib, lai viņai būtu māsa, un viņa mums māca šo te savu tādu kā vientulības sāpi, kad viņai ir ļoti sāpīgi redzēt, ka mēs strīdamies, un viņa dara visu, lai tas nenotiktu. Savukārt, kas ar to tiek nodarīts mums, ir elementāri, ir aizvainojums. Tātad mēs neizstrīdamies, mēs nesakārtojam to notikumu, un paliek aizvainojums. Un pa dzīvi tas tā arī notiek. Es mīlu savu māsu, bet kaut kādā brīdī ir kaut kādas problēmas vai kāds kaut ko dara nepareizi. Viņa sastrīdās ar mani, paksta mani, es savukārt pakstu viņu, un tā mums visas dzīves garumā, jo apakšā ir neizdzīvots emocijām apslēpts aizvainojums. Un tas bija tik interesanti to ieraudzīt, ka šis patents, ko māma mums ielika, pati jūtoties vientuļi, ir, kad jā, māsām ir jādzīvo saticīgi un strīdēties nav forši, un mēs taču kopā visur un tā un šitā un jāmīl ir māsa, nevis jāstrīdās, tādējādi neļaujot nemaz mums izdzīvot šīs te attiecības un izstrīdēties un tā teikt izcīnīt to vietu savā dzīvē. Un cik interesanti, kā tas no malas tika ieraudzīts, es to sapratu, kā tas strādā, un tagad to visu varēja mainīt, visu šo te aizvainojumu dabūju ārā un sakārtoju visu, kā tas ir nepieciešams. Tā kā ļoti kolosāli paldies tev, Robert, tu esi ļoti, ļoti labs terapeits, un man ir baigi palaimējies, ka tu man esi pa ķērienam. Un iesaku arī pārējiem, padomājiet, kādas jums ir attiecības ar māsām, brāļiem. Vai tur arī nav gadījumā no vecāka puses, māsām taču jāmīl vienai otru, jāaizstāv brālim, obligāti jāaizstāv tas maziņais un vispārējais. Un tur ir tāds momentiņš, kad vecāki vēlot labu, neļauj mums izdzīvot to, kas mums ir jāizdzīvo. Un tādējādi veidojas saspīlētas attiecības nākotnē, kad pie izdevīgas situācijas, kaut kādu momentu,
šis te aizvainojums nāk ārā. Kolosāls atziņas. Liels paldies par sesiju. Esmu ļoti priecīgi. Šodien baudu dienu pie jūras. Mums šodien ir brīvs. Manējie laukumiņā. Ārās šupojās. Visiem novēlu kolosālu dienu. Izbaudiet vīkendu. Paldies, ka klausījāties.